Par šo budžetu varētu laikam teikt tā. Precīzākais, kas formulēja to situāciju, laikam šodien bija Māris Kučinskis. Tāds pēdējais vakarēdiens. Pirms kaut kā daudz lielāka. Vai nu pirms krustāšu sišanas, bet tā cerība jau paliek, ka augšām celšanās būs pēc tā, vai ne? Es drīzāk salīdzinātu ar situāciju no senās Romas 64. gadā dzīva tāds stāsts par Romas imperatoru Neronu, kurš tad, kad Roma dega, viņš spēlēja tajā brīdī violi. Un no turienes arī teiciens violi spēlē, kamēr Roma dega. Apmēram tā šobrīd varētu raksturot, manuprāt, valdības darbu, jo tas problēma apjoms, kas ir šobrīd sakrājies, tas nesakrīt ar šo budžeta piedāvājumu un tiem izaicinājumiem, ar kuriem patiešām būtu jāstrādā. Proti, tas iezīmē valdības īstermiņa domāšanu un arī diezgan pamatīgu vīzijas trūkumu. Šajā budžetā trūkst vizionārisma, lielu fundamentālu problēmu uzrunāšana un kaut niecīgu risinājumu piedāvāšana izšķiroši svarīgām problēmām Latvijā. Paņemsim piemēram demogrāfiju. Demogrāfija pēdējos 5 gados dzimstība ir samazinājusies par 25%. Mieriņas kundze, jūs varētu. Kolēģi. Kārtības zālē. Paldies. Saudzēsiet manas balss saites. Ko tas nozīmē demogrāfijas neuzrunāšana šajā budžetā? Šīs problēmas nepieteikšana patiesībā ir arī skaidra atbilde. Tas nozīmē to, ka lēmumi ir pieņemti un šīs valdības politika ir vidējā termiņā pārskatīt mūsu imigrācijas politiku, jo skaidrs, ka ar šādu nodokļu maksātāju bāzi, ja tas tā turpinās un ja šādas prognozes ir, nevar uzturēt šo valsti, vismaz tādā apmērā, kā mēs to gribētu, un tas rada fundamentālas darbspēka pieejamības problēmas un daudzus citus kritiskus faktorus. Tātad ar šo valdība skaidri pasaka, mēs atmetam nacionālas valsts ideju, kas ir formulēta Latvijas Republikas satversmē, jo imigrācijas politikas pārskatīšana šobrīd jau ir neizbēgama. Tātad budžetā mēs to neredzam, bet patiesībā starp rindām tas ir ierakstīts. Otrs jautājums, protams, ir drošība. Šo budžetu formulē kā drošības budžetu. Un taisnība ir. Sprūda kungs var lepoties, naudas ir tik daudz kā nekad aizsardzības resorā. Bet arvien vairāk jautājumi šobrīd nāk tieši par šīs naudas izlietojumu, jo šī slepenība, kura tiek nodrošināta aizsardzības resoram pieņemot lēmumus par iepirkumiem un naudas tērēšanu, patiesībā izskatās sāk pārvērsties par diezgan lielu visatļautību. Visatļautību, kam ir konkrētas sekas, kuras mēs precīzi redzējām tajā dienā, kad ielidoja Krievijas drons, Irānas drons, bet no Krievijas puses aizlidoja gandrīz 100 km, mierīgi lidoja savus 35–37 minūtes. Neviens to neredzēja, viņš nogāzās un tad visiem bija milzīgs pārsteigums. Kā aizsardzības ministrija formulēja, ar labdabīgiem nodomiem bruņots drons. Un tas izgaismo to, ka skaidra vīzija un rīcība kara apstākļos, kaut vai paņemt no Ukraiņiem ieviest Skyfortress sistēmu, akustiskās sistēmas, tas vienkārši netika izdarīts, un arī Siliņas kundzes rupju bērns jau pirms 10 gadiem ar lielu pompu piesakot, ka tūlīt būs gatava robeža, izrādījās, ka robeža ir akla un kurla. Viņa neredz, ne arī dzird, un drāšu žogu jau sagriezis 150 reizes. Un, protams, šis naudas apjoms varbūt aizsardzības un drošības sistēmā iedod arī absolūtu ignoranci pret dāvanām, ko dāvina mūsu sabiedrotie, proti Ukraiņi. 2 gadus pēc kārtas mums piedāvā savu civilās aizsardzības sistēmu. Mums, protams, to nevajag. Un kā pierādīja drons, tad ne mums ir šūna apraide, kas var brīdināt cilvēkus, ne arī reāli iestājās jebkāda aizsardzības pasākuma, kas cilvēkiem nodrošinātu drošību šāda uzbrukuma
gadījumā. Par parādu parunāsim. Man ir ļoti interesants dokuments rokās. Pats nobrīnījos, netīšām vakar šķiroju savu atvilku un atradu. Tas ir 2022. gada 14. decembrī no 3 partijām parakstīts līgums. Tā bija jaunās vienotības prasība, lai vispār būtu tiesības strādāt jaunās vienotības valdībā. Fiskālās disciplīnas līgums. Kurš paredz, punktu nav daudz, veidosim preciklisku fiskālo politiku, tas ir punkts 1. Pakāpeniski samazināsim vispārējās valdības budžeta strukturālo deficītu līdz 0,5% no IKP 2025. gadā. Tātad domājot loģiski par nākamo gadu. Un turpmāk to uzturēsim arī šajā līmenī. 0,5% vietā mums ir cik? 2,999. Tātad līdz ūkai nospriegots budžets un aizņemšanās tik, cik ir iespējams. Tātad nākamais, lai nodrošinātu ekonomikas noturību pret potenciālajiem satricinājumiem nākotnē, pēc kara izraisītās krīzes beigām īstenosim tādu fiskālo politiku, kas samazina vispārējās valdības parādu zem 40% no iekšzemes koprodukta. Sapnis, vai ne? Šobrīd ne tuvu mums nav iespējas 40% sasniegt. Un, protams, veiksim patstāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt valsts budžeta izdevumus un izvērtēt to efektivitāti un liederīgumu valdības noteikto prioritāšu kontekstā. Citiem vārdiem sakot, tā valdība, un tas bija vienotības uzstādījums, apņēmās veikt masīvu revīziju esošajos tēriņos, lai nodrošinātu to, ka mēs spēsim kā valsts savilkt galus kopā. Tieši vispār nekas no šī dokumenta dabā netiek īstenots. Patiesībā tā politika ir tieši pretēja. Lēmums ir arī pieņems, tā ir zināma politika. Spiedīsim gāzi grīdā, aizņemsimies vispār, cik ir iespējams, cik to atļauj mūsu budžeta izaugsmes prognozes, cik mums atļauj paši pēdējie griesti, cik mēs varam ielīst parādos, iesim uz priekšu un pēc tam cerēsim uz to labāko. Tāda ir valdības politika. Parunāsim par konkurētspēju. Šobrīd ir skaidrs, ka Latvija ir iegājusi pēdējos 3 gados absolūtā stagnācijas fāzē. Pēdējos 3 gados mēs neaugam, investīcijas īsti piesaistīt mēs nespējam, un atpalicība no Baltijas valstīm pieaug. Nestoties uz to, cik smagi lēmumi jāpieņem ir mūsu kaimiņu valstīs par budžetu runājot. Protams, ka investori vērtē dažādas aspektus. Viens aspekts ir noteikti, piemēram, elektrības cenas. Un vēl būtisks aspekts ir darbspēka nodokļu sloks. Tas ir tas, par ko runā LDDK, LTRK. Ar tiešām lielu tādu pompu nāk tribīnē gan Siliņas kundze, gan Valaiņa kungs. Valaiņa kungs tiešām azartiski iemācījās pasniegt lietas. Un stāst par to, ka šis ir drošības un konkurētspējas budžets. Nu, tik mēs esam atrisinājuši konkurētspēju. Jāpiebilst, tiešām fantastiska lieta. Dubultā progresija ir noņemta un progresīvs neapliekamais minimums būtiski atvieglos dzīvi gan grāmatvežiem, gan uzņēmējiem. Bet tās izmaiņas, kas šobrīd ir veiktas darbspēka nodokļu kontekstā, paskatāmies Baltijas mērogā. Un to vērtē investori. Viņi vienkārši uzdod veikt izpēti par to, kurā no, piemēram, 3 Baltijas valstīm viņiem ir izdevīgāk investēt, skatās to, kādas ir darbspēka izmaksas un ko mēs tajā bildē ieraugam, mēs pasēdējām, parēķinājām. Šobrīd Latvija pat ar šīm izmaiņām 5% ir sliktāka un dārgāka nekā Igaunija un 10% dārgāk mēs esam nekā Lietuva. Ir vēl viens fenomens noticis. Ašrādena kungs gadiem, pēdējos gadus, es domāju, runā par to, ka Latvija nav nekāda lētā darbspēka zeme. Mums ir jāpiesaista investori ar augstu pievienoto vērtību, ar izcili labi apmaksātām darba vietām. Ar tādām darba vietām, kur cilvēks saņem nevis pāris tūkstošus, bet daudzus. Mums ir jāpārkvalificē savus darbspēkus. Mēs esam maza valsts, mēs nevaram būt kaut kāda lētā darbspēka zeme, kas ražo priekšbagātajām valstīm. Ja mēs gribam noķert Eiropas vidējos rādītājus, tad mums jābūt priekšā. Kāds ir signāls šiem investoriem? Tajās darba algās, kas faktiski ir virs 3000 eiro, ir redzams strauji kāpums, un Lietuva un Igaunija šī atšķirība palielinās vēl dramatiskāk.
Līdz ar to tie investori, kuriem ir augsts pievienotās vērtības pakalpojumi vai ražošana ar ļoti lielām algām, mēs esam izcili nesimpātiski. Tad mēs viņus sūtam pie Igauniem un Leišiem. Labi, varbūt tāda ir tā jaunā kreisā valdības politika. Paskatāmies varbūt šajā visā stāstā var ieraudzīt arī šīs stratēģijas interesanto daļēji pozitīvo. Protams, ka mūs kremt, un arī šai valdībai kremt tas, ka Igauni par spīti tam, ka viņi gan arī 2 reizes mazāk, nodrošina krietni lielāks budžeta ieņēmums. Viņa ekonomika ir daudz jaudīgāka nekā mūsējā. Tāpēc šajā budžetā, un tā arī ir zinām politika un atbilde, nav nekā par Rail Balticu. Kāpēc? Mēs ļoti labi saprotam, Briškamkungs. Patiesībā atbilde ir sniegta. Latvijas valdība izskatās grib nodrošināt to, ka mēs pietuvojamies vismaz Igaunijai. Par Lietuvu nesapņosim. Un kā to var izdarīt? Ja mēs viņus nevaram pārspēt izaugsmē un investīciju piesaistē, mēs varam ieķerties bēgošajai Igaunijai, kas skrien no mūsu prom, piedurknē un vilkt viņus uz leju. Jo arī stratēģija, vai ne? Jo Igaunijas spīkers nesen bija Latvijā ar parlamentu deputātiem, un viņi diezgan izmisīgi mēģināja rast atbildi uz vienkāršu jautājumu. Viņi teica, draugi mīļie, mēs esam pieņēmuši visus lēmumus, mēs 2028. gadā būsim ar Rail Baltica vilcienu Pērnavā un 2030. gadā būsim Ainažos. Mūsu jautājums, vai mēs varēsim aizbraukt uz Berlīnu. Un valdība ir iedavusi atbildi. Nē, mīļie draugi, jūs stagnēsiet kopā ar mums, un kā mēs, tā arī jūs uz Berlīni nebrauksiet. Arī, protams, tāda ir stratēģija relatīvai konkurētspējas nodrošināšanai un pielīdzināšanās iespējai mūsu vismaz vieniem no kaimiņiem. Tiek pieminēts visbeidzot vārds krīze. Un vērojot pēdējā laika komunikāciju no premjeras kundzes, man šķiet, ka tas ir pēdējais salmiņš, kā mēģina pieķerties, mēģinot sabiedrībai paskaidrot, mēs darām izcilu darbu, mēs glābjam valsti no krīzes. Bet patiesībā krīzes šobrīd nav. Ir vienkārši stagnācija. Totāls ideju un vīzijas trūkums, bet šie lēmumi diezgan garantēti mūs stūrē un ved iekšā nopietnā krīzē, kur visticamāk vairs nebūs šīs valdības un šīs saeimas atbildība. Par to jau domās citi. Un varbūt, kad šī nav tā labākā pieeja. Šie ir iemesli, kāpēc šo izteikti kreiso budžetu, kas pāris dāvanas arī dod sabiedrībai, bet nedod ilgtermiņa perspektīvu, ilgtermiņa vīziju un redzējumu un lielo problēmu risinājumu, apvienotais saraksts šoreiz nevar atbalstīt. Bet mēs centīsimies dot uzlabojumus un savus priekšlikumus budžetā otrajā lasījumā jau ar konkrētiem priekšlikumiem, un es ceru, ka valdībā nestrādās balsošanas mašinērija to visu noraidot. Kaut ko lūgums arī ir atbalstīt. Paldies!